Ja kādreiz bija tā, ka, teiksim, kur tika sasniegt lielie apmeklējumu skaiti un kur vispār tika sasniegt apmeklējumu rekordi, viņi tika sasniegt ar salīdzinoši demokrātiskas gaisot un salīdzinoši to, kas varbūt nepatīk federācijā, tika sasniegt lielā mērā arī ar šoviem, kas bija pietiekoši dārgi. Tiklīdz kā konkurences ietveroši šie šovi sāk tikt kopēti un kropļoti, tā arī pazūd tas imičs tam pasākumam un apmeklētāju skaits arī nokritās šī sezonā. Tas ir par skatītājiem tagad ir? Es runāju par skatītājiem un arī par dalībniekiem. Jo dalībniekiem jau šovēs izgadu nav vajadzīgi. Dalībnieki mūsuprāt, dalībnieki sadalās divās kategorijās. Es esmu arī kaut kādās drusku citās vietās ar sportu bijis saistīts. Un Latvijā nav tirgus priekš tā dalībnieku. Mēs nekad Drag Race nepārdosim televīzijā. Vienīgais tirgus, kas ir vispār tirgus, kur mēs varam to sportu veidu apmeklēt, tie ir skatītāji. Ja mēs pazaudēsim skatītājs, mēs lēnā garā pazaudēsim dalībnieks, par ko Raimonds tagad uztraucās, ja, kad dalībnieku skaits paliek arvien mazāks. Reāli paliks grupa, apmēram 20-30 cilvēku, kur piepirks klāt, lai dabūtu pirmo vietu kādu citu dalībnieku. Un tad tas pasākums tā lēnā garā aizies uz leju, jo viņš zaudēs arī sabiedrisko aktualitāti un publicitāti. Tā ir tā tendence, kas pašlaik notiek pilnā sparā, un ja šī tendence nemainīsies, es prognozēju, ka nākošgad precīzi tā arī būs. Šis gads arī to parādīja, ka faktiski visos Latvijas čempionāta posmos bija salīdzinoši lielās dārdzības un salīdzinoši sarežģītiem tehniskajiem noteikumiem, 20-30 mašīnas. Sabiedrības 20 vai kaut kāds 30 mašīnas uz maču, kaut kāds 60-70 mašīnas iepriekšējā dienā vakarā. Zīmīgs skaitlis. Pēc tam skaidrs zinot, ka mēs esam visu sezonu arī reklamējuši visu šo neinteresē tiem cilvēkiem interesē kaut kas cits. Tiem, kas taisa to publicitāti un tiem, kas vispār iesaistās šiniem, tā arī kaut kāda attīstība rodās. Ja mans viedoklis ir kļūdains, droši vien mēs varam paskatīties, kas nākošā sezonā notiks, bet tā mana prognoze ir tāda, ja saglabājās līdzšinējie tehniskie noteikumi un organizēšanas sistēma, es neprognozēju vairāk par 30 dalībniekiem sezonas sākumā un kritumu uz sezonas beigām, jo naudas paliks arvien mazāk cilvēkiem. Un tā ir man varbūt nepārāk optimistiskā prognoze. Lai šo situāciju risinātu, pirmkārt ir kaut kāds loģiskāks kalendārs jāveido. Nedrīkst būt tik daudzi. Nedrīkst taisīt 6-7 Latvijas čempionātu ieskaits un visu sezonu kaut vai stāstīt to. Tagad pirmoreiz būs baigi krut un visu laiku piečakarēt paskatītāji. Pa minimumu, ja tas cilvēkiem kaut ko publiski apsolīs reklamāt, pa minimumu kaut kam līdzīgam ir jābūt no tā, kas ir apsolīts. Vairākas reizes, un pēc tam es tagad varbūt ir mazliet pinos starp Drift un Drag Race, jo sabiedrība bija tas, kas sāk taisīt Drag Race Latvijā. Tas bija orientējuši kaut kādus gadus, 7-8 atpakaļ. Tad, kad pie trūbas visi brauc, vēsturi sākās uz ielām, un tad vienā brīdī cilvēki mēģināja to nolegalizēt, un gadījās tur pašā sākumā būt klāt pie tā legalizācijas procesa. Un tad legalizējot to Drag Race tika uztaisīts kaut kāds šovs un kaut kāda sabiedriskā atpazīstamība. Tas, kas pašlaik notiek, tas notiek, ka, varbūt kādam liekas, ka to var mežonīgi naudu pelnīt organizatoriem, es domāju. Faktiski tiek vecāku lišai sliktā izpildījumā katru gadu atkārtot no maču uz maču. Tas ir tas, kas notiek Drag Race'ā, sabiedrība viedoklis. Var atšķirties no pārējiem, atļaušos pabeigt. Tas ir ierobežots. Jā. Nebija reglamentā debats. Mums ir nākšais Drift, kur bija 4. Jā, tas, kas attiecās līdzīgi tendence, notiek arī precīzi Driftā. Tieši tas pats, jā. Šogad arī sabi attiecās no vairākiem pasākumiem un paņēma vienu sabiedru Pro-Drift šovu, kur mēs centāmies uztaisīt labi. Viņam ir laikam šogad bija vislielākā sabiedriskā rezonanse. Drusku attieksmes jautājums, jo tas tika darīts ne tik daudz ar nolūku, kā organizatoriem nopelnīt naudu, bet tas tika darīts no sirds ar nolūku uztaisīt foršu šovu. Jā, un tur ir varbūt tas saknes jautājums. Ja
tā tendence turpināsies, ok, protams, mēs neesam vienīgi organizatori un nepretendējam uz tādiem būt, bet paši priekš sevs mēs stingri domāsim, kādā veidā mainīt kaut kāds formāts un kādā veidā šo visu padarīt pieejamāku un atvērtāku jebkuram cilvēkam un kādā veidā saglabāt pozitīvo publicitāti. Un tās ir varbūt mūsu pārdomas, kas varbūt mazliet atšķirās no tā viedokļa, kas ir šeit, bet es nebiju noskaņojuši šodien runāt vispār. Sāku runāt noklausoties visu šīs te pārdomas. Jo, ja mēs meklējam iemeslus, un Raimonds saka, ka dažus gadus atpakaļ bija baigi ok, tad man ir, tad es atļaušos pateikt, ka mēs pie tā pašā sapnē stāvējām tādā brīdī, kad bija ok, un zinām tā metoda, kā to var uzstāst. Jā, es gribētu piebilst tevi, paldies par tā viedokli. Ir arī citi viedokļi saistībā par to, ka tomēr krīze arī bija, nevajag visu nolikt uz to, kāda ir pastāvošā sistēma, gan no federācijas puses, gan prasības un tā tālāk. Un jums bija tiesības izvēlēties komisāru sacensību. Tagad man pārmest par to, ka tas bija katrā sacensībā kā komisārs. Jums ir katram kā organizatoram tiesības izvēlēties komisāru. Cipars no tā nemainās, Raimonds. Jā, tieši tā. Jā, gad nemainās. Būsim godīgi, nav ko tas ir tu. Nē, saprot, vai tas ir tu, vai tas ir vienalga, kā tas paliek tas lieta, bet tas viņš cilvēks ņem atbildību uz tevi un skatās, lai pasākumā būtu drošīgi, un kuru jūs pārsvarā bieži viens pārkāpjat, gan kā organizācija. Nē, es saņems nevienu protestu no federācijas. Tas tiek laikā izdarīts sacensību brīdī, tiek lietas atrunātas kaut vai par tiem pašiem ķieģeļiem, ja tu labi atceries, kas uzstrādē stāvēja čilpas pasākumā, ja? Tas ir viens tāds piemēriņš. Tātad, ejot tālāk arī atroties pagātnē, ja? Tātad Sabī bija trases apsaimniekotājs. Viņam bija vislabākās iespējas un vislētākās cenas izmantot šo trasu, līdz ar ko pasākumi tika taisīt apjomīgi un nevajag stāstīt, ka tagad kaut kas ir baigi dārgāk palikt. Tieši tās pašas cenas bija arī priekš citiem organizatoriem, varbūt pat lielāks. Zāģeri maksāja 4000 par trasu, es par šoseis sacensībām maksāju 7000 latus par vienu weekendu, ja? Tad nevajag stāstīt, kādas bijušas tagad dārgas cenas. Nolikalizējuši, paņemam federācijas budžeta, apstāmies drifta komisiju un apstāmies dragreiz komisiju. Konti izdruks uz priekšu. Saruna beigsies panī brīdī. Es runāju par to, kādas cenas ir bijušas par trasu. Es runāju par budžetu vispār. Tajā skaitā par drifta komisijas budžetu un dragreiz komisijas budžetu. Kas ir šausējas budžets? Es gribētu redzēt arī federācijas skatībā naudas izlietojums un tā tālāk. Tas ir precīzi temats, par ko mēs šeit runājam, kāpēc paliek mazāk dalībnieku un paliek mums arvien sarežģītāk. Nē, temats ir skaidrs, jāsaprot to, ko mēs varam darīt, lai paliek vairāk braucēju. Tāds ir šīs dienas temats. Bet tas nenozīmē. Mēs varam darīt sakoši, mēs varam izdarīt visu, lai tas braucējiem ir pieejamāk un lētāk. Tieši tā, tas ir tas, ko mēs gribam arī izdarīt. Es domāju, ka te jādomā par to, lai tautas klāsts viennozīmīgi, tas, kas bija pirms gadiem 3, es braucu pirms 1 gadiem, es ielas evolūciju vinnēju lielajā klasē mierīgi. Tagad es tur ielas evolūciju atbraucu lielajā klasē 16 dienā netikšu. Ir mainījušās mašīnas, principi nav mainījušās. Tie cilvēki, kas tagad gribētu braukt, varbūt viņi netiks tajā firmajā, viņi pat nekvalificēsies. Tā ir viņa problēma, tā ir tā problēma. Viņš kā kāds priekšumu maksā 10 latus tur, 50 latus pa sev, un ja es nevaru kaut kad iebraukt, tad atbrauc un divreiz izbrauc un tā būs, un tur neko nepadarīs. Un tā ir tā situācija, ka vienkārši mašīnas progresējuši. Labi, tagad ir krīze, daudz varbūt projekti apturējuši, kas pēc tam atkal būvēs tālāk. Tā ir lielākā. Jā, jo daudz apturējuši, zinu, ka Virgals ģekti, kas būvē mašīnas taisni, normāls mašīnas taisni. Tagad sačekarēja to visu ar kaut kādu, Čakars ir patiesībā no organizātoru viedokļa, Čakars ir divos līmeņos. Mēs pilnīgi skaidri un gaiši apzināmies, ka tie cilvēki, kas brauc mačos, ka viņi ir iztērējuši salīdzinoši lielu naudu, lai uztaisītu mašīnu un atbraukt un piedalīties. Bet tāpat laikā, ja vienlaicīgi neadekvātas prasības ir nosacīts pret kaut kādiem maču obligātajiem izdevumiem, organizators arī ir pudelē, jā.
Nu, tur jau tas ir, teiksim tā, viena no problēmām. Jo trases nomas maksas brīžiem pat ir tāda pat vai zemāk nekā izdevumi, kas ir saistīti ar federāciju. Cik ir jāsaka federācija? Es varu tā nopublicēt savu sabiedrību mājaslapā. Cik tiesneši jūs prasiet?